Ziemassvētku korālis skan pāri visai stendei, pāri visiem klājumiem, pāri meža galiem. Ziemassvētku korālis atskan malu malās. Klusi spēlē vijoli, mēnesāņu stīgā. Ziemassvētku korālis skan pāri visai stendei, pāri visiem klājumiem, pāri meža galiem. Ziemassvētku korālis atskan malu malās. Piparkūkas grib! Piparkūkas saku es. Piparkūkas saku es. Maziņas, lieliņas, mažīgas, krapšīgas, ai garšīgas. Maziņas, lieliņas, mažīgas, krapšīgas, ai garšīgas. Skat, cik labi iznāk man. Skat, cik labi iznāk man. Maziņas, lieliņas, mažīgas, krapšīgas, ai garšīgas. Maziņas, lieliņas, mažīgas, krapšīgas, ai garšīgas. Pietiks draugiem, pietiks man. Pietiks draugiem, pietiks man. Maziņas, lieliņas, mažīgas, krapšīgas, ai garšīgas. Maziņas, lieliņas, mažīgas, krapšīgas, ai garšīgas. Šnaks, šnaks, krapš, krapš, ņem, ņem, ņem. Šnaks, šnaks, krapš, krapš, ņem, ņem, ņem. Maziņas, lieliņas, mažīgas, krapšīgas, ai garšīgas. Maziņas, lieliņas, mažīgas, krapšīgas, ai garšīgas. Jā, rosme valda, skaistam jābūt svētku galdam, pilnus katlu zirņu svāra, izcep svētku piparkūkas. Nāc mašiņ čiemoties, Ziemassvētku vakarās, mūsu pupiņas būs zirniņš, mūsu gardās piparkūks. Skali grab, kas to skalus grabināja, Ziemassvētki grabināja,
piparkūkas gaidīdami. 100 capu piparkūkas. Ziemassvētkus gaidījama. 100 nāca dancu bērnu Ziemassvētku vakarā. Arni klusi uz virtuves zogas un ar miltiem putot cep svārku piparkūkas. Piparkūka, kuri tavi ķipari? Visi, kam uz mēles pipari. Piparkūka, kam tas Ziemassvētkos nāc? Pipariem un ķipariem un pipariem labs lai prāts. Kabatā pirmo pavasarim, lai lieldienās tiek, otru
Jāņa bērniem, Jāņa naktī līgojot. 3. Mikeli, kad ābolu svētkus svin. 4. Mārtiņam, kad ķekatas mīklas min. Vai, paldies par skaisto piparkūciņu un par skaistajām piparkūciņu dziesmām un pantiņiem. Tas tiešām bija skaisti. Bet, ziniet, vecītis tik ilgi ir sēdējis, ka vajadzētu tā kopā izkustēties mums visiem, vai ne? Jā! Nu, tad skolotājs, vai tad varat mums palīdzēt? Aicināsim vitiņā uz iepazīšanās rotaļu. Ja? Un mēģināsim visi kārtīgi iepazīties.
Vecīts ir iesildies. Vecītim tik ļoti patika pirmā rotaļa. Varbūt mēs varam vēl kopā kādu uzrotaļu. Labi, nu tad saviem pāriem nostājot. Vai tad ar vecīti arī kāds gatavs draudzēties? Nāc ar vecīti, tev kas man jāmāc, kas man jādara? Sarunājuši? O, vecītis gan neko nemāk. Bet vecam cilvēkam taču grūti tik daudz kustēties. Apsēties. Vai, paldies! Mēs jau arī esam piekusuši. Mēs paņemsim katrs vienu spilventiņu un tādā lielā puslokā sasēdīsimies te
tev paklāja Alijāna. Jāsaka, jau atklāti, ne jau tikai es visu gadu strādāju. Arī mani rūķi cītīgi strādāja, gatavoja kādu pārsteigumu katram no jums. Bet jācer arī no vecīša puses, ka jūs katrs kaut ko esat sagatavojuši arī man. Nu, mīļie, esat taču kaut ko sagatavojuši man? Tas ir labi. Nu, skatīsimies, ko rūķi ir salikuši iekšā manā dāvana maisā tieši priekš jums. Nu, kā jūs domājat, kurš tad būtu pirmais drosminieks? Tūlītiņās Aleks. Jā. Ar vienu es. Ar vienu es. Aleks, ar vienu es. Voronovič. Aleks, tu taču esi ar vienu es. Nu, nāc, nebaidies. Citādi vecītim būs jāiet pie tevi. Tu jaunāks, nāc droši. Ko tu vecītim sagatavoji par šo gadu? Kāda dziesmiņa var būt? Tā, bērni, stāvēsim šitās, skaitīsim savu dzejoli. Ja? Doši. Lūdzu. Dzejolīti, lūdzu. Ziemassvētku vecītim šogad ātras kājas, rīkšiem lietīgi dzēciņiem, apciemo viņš mājas, katram mīļam bērniņam dāvina panieku. Mēs viens otram dāvāsim pilnu sauju prieku. O, paldies, paldies! Tas bija skaisti un lielāks prieciņš arī tev. Skaties prātīgi, bet, nu, vēlāk, uzreiz ne. Bet paldies liels tev. Nu, skatīsimies, kam tad nākošo paciņu rūķi ir sagatavojuši. Tā, velkam ārā. Daniels, nu, nāc tu pie vecīša. Visu gadu kaut ko gatavoji man, vai ne? Ko tu sagatavoji? Lūdzu. Tas ir taisnīgi. Paldies, baldi, svētki arī tev. Lūdzu. Nu, skatāmies, kam tad nākošā paciņa. Tā, velkam ārā. Tā, Evelīna. Nu, tava kārta nāk pie vecīša. Varbūt tu kādu dziesmiņu man sagatavoji? Būs dziesmiņa? O, vecītim patīk ļoti mūzika. Lūdzu. Aizmet rūpes, aizmet skumjas pasmaidi. Jau pie mūsu durvīm klauvēsījām svētki. Vērsim durvis, vērsim sirdis ciemiņam. Katram vienam šodien jābūt laimīgam. Paldies, tas bija ļoti skaisti. Lūdzu tev. Nu, tad skatāmies, kam tad nākošo rūķi sagatavojuši. Megija, nu tava kārta nāk pie manīm. Nu, ko tad tu man sagatavoji? Arī dziesmiņu. Būs dejolīts. Ko tad deja būs, vecītim? Kaut ko jau tu man sagatavoji, vai ne? Kāda dziesmiņa? O, tas man ļoti patīk. Nebaidies, dziedāsim kopā. Ko mēs sāksim? Tu vari izvēlēties. Tik daudz variantu, vai ne? Nav variantu? Vispār nav variantu? Nu, tad vismaz pastāst, kā tev par gadu ir gājis. Viss kārtībā, uzvedies labi. Tiešām? Jā. Tu man nemelo? Nē. Zini, vecītim melot ir slikti. Nav slikti? Aha. Nu, un kā tev iet ar rēķināšanu? Labi? Jā. Nu, tad vecītim vienmēr ir interesēs, cik ir 2x2. Vai tev arī interesē, vai ne? Nu, varbūt, es tev tā sarežģītāk. Cik ir 2+2? 4. O! Es domāju, tas gotam nopelnīt. Paldies! Arī tagad vecītis zinās, cik tas ir. Nu, tad skatīsimies, kam tad nākošā paciņa sagatavot. Eva Estere. Nu, nāc pie vecīša. Tu jau gan man kaut ko sagatavoji, vai ne? Jā. O, ko tu vecītim sagatavoji? Dzejolīti. Lūdzu.
Savu sniegi, sniegi puteņu, kālai atrato, vāverīte kokā smēja vilti grāvu meklētāji, kamārs snieg, kamār saucēži, mežā ziemas sniegs. Vai paldies, nu tev gan ir skaists un garš pantiņš. Paldies par to tev. Nu, skatāmies, kam tad nākošie rūķi sagatavojuši. Tā, Ramona nāk pie vecīša. Nu, gan jau tu kādu dziesmiņu man sagatavoji, vai ne? Dzejolīte. Būs dzejolīts? Zvaigžņu lietus nolīs pusi, visa zeme mirdzēcāt. Griežas kāds uz otru pusi, Ziemassvētki nāk. Paldies, bija ļoti skaisti. Nu, tad meklējam, kam tad nākošā dāvana. Aleksim ar diviem es, nevis ar diviem un Vīga. Nu, nāc pie vecīša. Nu, izstāst pa priekšu. Kā tev pagād gājis? Esi bijis klausīgs? Jā. Ļoti? Jā. Tas ir labi. Nu, un ko tad tu man sagatavoji? Visu gadu? Dzejolīte. Visu gadu mācījies, vai ne? Jā. Ļoti gaidīji mani? Jā. Tas ir labi. Lūdzu. Nāc mašīn, ķievaties Ziemassvētku, vakaraši, Paldies, būs arī tev kaut kas tāds. Tā, nu tad vēlkam ārā, kam tad nākošā paciņa. Nu, Aleks, atkal, jā. Nu, nāc pie manīm. Gan jau tu arī kaut ko sagatavoji, vai ne? Ko tad tu sagatavoji? Lūdzu. Septītajam debesīm uz leju, mīlestību pilns pasas krīt, nāc Ziemassvētku pašo debesēju, šo pasauli ir gadu saskatni, ap pilnu maisu dāvanām placu, azvanu skaņām beiglas zaļos, nāc Ziemassvētku paši ceļu vecu un bērnus lasa kopā bariņos. O, paldies! Lūdzu, tev kaut kas no vecības. Nu, tad skatāmies, kam tad nākošā paciņa. Marija, tava kārta nāk pie manīm. Nu, ko tad tu man sagatavoji? Lūdzu. Taisnība ir, arī tev ko sagādājuši rūti. Nu, tad skatāmies nākošā paciņa, kam tad ir Liene Lana. Nu, nāc pie vecīša. Kaut ko sagatavoji, vai ne? Lūdzu. Droši, nebaidi. Es esmu tepat blakus. Vēja māte, pūkas māte, svētki ienāk katrā sētā, galdā karsti pīrādziņi, zirnīši un kāpostiņi. O, paldies, paldies. Un paldies tev, ka tu man palīdzēji tai rotaļā. Citādāk man nekā nebūtu sanācis. Paldies par to. Nu, tad skatāmies, kam tad nākošā paciņa. Marta. Nāc nu pie vecīša. Tu taču man esi kaut ko sagatavojis, vai ne? Lūdzu, ko tad? Jā, Marta. Pātiņa. Lūdzu. Simtu kapuši par pūkas. Ziemassvētkus gaidījām. Simtiņš nāca dancu bālu Ziemassvētku vakarā. O, paldies arī tev. Nu, skatāmies, kam tad nākošā paciņa rūti sagatavojuši. Eleonora, nu nāc tava kārta. Vai tad tu varbūt kādu dziesmiņu man sagatavoji? Eju. Pantiņš būs. Zaki sēsim teica klusu, paiesim uz meža pusi, tur uz cupa taciņu, visiem vēl paciņas. O, paldies, arī tu ir paciņa. Arī tev ir paciņa, neviens nepalika bez paciņas. Nu, tad nākošā būs Paulai. Nu, nāc pie vecīša, tagad tava kārta. Stāstīt, ko tad visu gadu gatavoji man? Dziesmiņu. O, vecītim ļoti patīk, lūdzu. Vaigo ir laiks cik briesmīgi, ogles mums tik silta liesmo, un valda tāds mājīgs prieks. Lai tik snieg, lai tik snieg, lai tik snieg, šie tepastās sniegšai naktī, egle virdz kā zelta kaktus,
un daba tikai šaktiek. Lai tik snieg, lai tik snieg, lai tik snieg, pārāk skaisti šie mirkļi šķiet, pārāk tejanti putenis dzied, pārāk tu rītu mani ciet, negribas projām ar siet, un kamēr seces dzirkstī, skauj mani tavi pirkstī, kamēr sita mums mīlēt liek, lai tik snieg, lai tik snieg, lai tik snieg. Tas tiešām bija skaisti, vecītim ļoti patika. Nu, kam tad nākošie rūķi? Rūķi saka, ka nākošā paciņa pienākās Aijai Natālijai. Nu, nāc pie vecīša. Tu man kādu pakiņu sagatavoji? Nē, nu nāc man blakus, nebaidies. Vai pārējie labāk? Ziemassvētki brauc, dāvanas būs tev un man, visi bērni sauc, hei! Hei! Nu, tad svelkam ārā nākošo paciņu. Tā, kam tad nākošā? Melānijai. Nu, tava kārta nāk pie vecīša. Ko tad tu man sagatavoji? Lūdzu. Visi būtu priecīgi, kā Ziemassvētku rūtīgi, lai katram starotājiem iepriecina sirsnīgi. Paldies, un lai tavā sirsniņa ir iepriecināta. Lūdzu. Nu, skatāmies, kam tad nākošā paciņa pienākās. Tā. Annijai, nu tava kārta nāk pie manīm. Nu, ko tad tu man sagatavoji? Lūdzu. Mīļo saulēcīti, iedod Ziemassvētcīti, lai es šādu gaismiņā, kas ir tavā maisiņā. Nu, paldies, tas ir skaisti. Pēc to svecīti, lai tu redzi, jā. Nu, tad skatāmies, kam tad nākošā paciņa. Tā, nākošā ir Ričardam. Nu, ko tas? O, paldies, paldies! Arī tev paciņ no manīm un rūķiem. Nu, ko, mīļie, pa pāris novēlējumam jāsaka arī jums. Tas viss bija tik skaisti, gan dziedājām, gan dejojām, gan kopā priecājamies. Vai ne, tas ir bijis skaisti? Jā. Nākošā gadā atkal es nākšu, atkal būs viss jāatkārto. Tā kā, mīļie, uzvedaties kārtīgi, klausat vecāks. Jūs taču zināt, mani rūķi jau novēros jau pēc Ziemassvētkiem, kā jūs visu gadu uzvedaties. Tā kā esat rātni un klausīgi. Un galvenais priecīgs svēts jums visiem. Bet, jūs taču ar vecīti kādu kopīgu bildi arī gribat. Vai ir dāvaniņas? Bet šeit mēs noteikti liksim dejot, vai ne? Jā, ir vēl. Tā, jā. Jūs jau saprotat, vecīts jau vairs nav tik jauns puika, un viņam jau ar to atmiņu nav tik labi, tāpēc jau neatcerās, kur visi rūķi sagatavojuši. Tā, nu tad pirmajai gods būs audzinātājai Anitai. Nu nāc, tu ar pie vecīti. Es ceru, ka visu gadu kaut ko gatavoji man. Jau sagatavoju gan. Nu tad lūdzu. Tad Ziemassvētku vakars pie lūga klauvēt sāk, kā rūķis klusiem soļiem, lai prieks pie mums tur nāk. Paldies! Un arī jūs! Tā, nu tad jāskatās, ko tad rūķi vēl ir sagatavojuši. Nu, audzinātājai Irēnai jānāk pie manis. Nu, te jau būs kāda dziesmiņa, vai ne? Mēs taču palīdzēsim, vai ne? Mēs turēsim vismaz īkšķis, vai ne? Ziemassvētku veicītis pie mums ciemos nāk, Ziemassvētku veicītis pie mums ciemos nāk, ar garu vārdiņu pie mums ciemos nāk, ar jaukām dāvanām pie mums ciemos nāk. Jā, un dāvana arī jums, liels paldies jums! Nu, tad kam tad nākošā dāvana rūķi? Nu, arī audzinātājai Ilzei kaut kas ir sagatavots. Nu,
Pantiņš bija, dziesma bija. Kas jātiek? Pantiņš atkal. Atkal pantiņš, pareizi. Mēs tādus ritma zīmējumus Jā, es saprotu. Kas apkārtojās, tad tagad atkal ir Pantiņš, lūdzu. Lūk, lēni durvis veras, tev zaļu eglīti nes, un zaros tai pārslas zvaigo, kā baltas zvaigznītes. Lūk, paldies par tām zvaigznītēm, arī kāda zvaigznīte jums. Un kas tad man vēl te ir palicis? Auklītei Ievai. Nu, nāc pie veicīša. Tātad jūs jau mākat rēķināt, vai ne? Tātad dejot pēc. Ziemassvētku vakars, kad satūkstās loga, zaļos sāp zvaigznes, kā dimanta pūles. Spīd zelta mēnesis, vidusjūras sniegs, ir bagāts ik viens, ja vien sirdī tam prieks. O, paldies, lai arī jūsu prieks. Nu, ko mīļie? Es domāju, nu gan nevar neviens mūs vairāk atturēt no vienas kārtīgas kopbildes, vai ne? Jā. Vai tad varat celties nāk tuvāk? Meitenes nav, visas nostājās tevi izdiņā. Nebaidieties, vecītis nekodīs. Smuki izdiņā zēnu, tā skaisti, kā mēs mākam uz viena celīša priekšā, ja? Vecīts jau piecos. Vecīts jau piecos. Jā, lai ir droši zina, ka vecīts arī ir.